Tā nu ir sanāca, ka mēs esam vesels bariņš, 13 kopā kuplā skaitā, tur tie, kas stāv aiz durvīm. Un mēs visi esam tāds mazs uzņēmums no Rīgas. Mazs, bet ar lielām sirdīm. Tad es teicu, jums ir 3 stundas laika, un jums ar šiem lieliskajiem cilvēkiem dienas centrā jāuztaisa Ziemassvētku koncerts. Par tiem našķiem un tām visām lietām. Jā, vienkārši man tur ir kontakts teikt, un es uzdīšu. Jā, es viņiem tūlīt uzdīšu un sapratīšu, vai tas. Jā, jo viņiem ir kastīši. Viņiem ir tāds kā papildināt augardas plānu. Sandra, jā. Jā. Nu, vēļa. Jā. Jā. Ofisā jau, protams, man nav nekā, bet, jā, nē. Tātad mēs esam grupa ar nosaukumu Našķi. Mūsu pirmais posms bija kafejnīcas Segvaldes valdes priekšsēdētāja, kur mūs finansiāli atbalstīja šajā pasākumā. Simboliski mums iedod 10 latus. Ko tad mēs iesim iegādāties viņu našķus? Kafejnīcā. Pirmos našķus viņu kafejnīcā, jā. Mēs mēģinām sameklēt viesmāksliniekus. Elīna sameklēja. Un es sameklēju. Ko tu sameklēji? Es sameklēju Kārli Kazāku. Wow. Mēs aizvinājām arī Rolandu Uldri, kurš bija ārprātīgi laimīgs par tādu piedāvājumu. Tiešām, bet viņam ir pašam koncerts šodien, pirmais koncerts tūrē, jo viņam intervijas pa dienu rādīja, viņš nevar vienkārši 2 stundas būt projām. Es nezinu, mēs varam. Bet ļoti atsaucīgi visi. Es domāju, Mēs mēģināsim vēl. Mēs mēģināsim. Es mēģinu sazināties caur sociālajiem tīkliem ar palīgiem un arī domāju par to, kā mūsu pasākumu izziņot publikai vai, nezinu, radīt pasākuma auru. Tad Ieva šobrīd zvana Siguldas stundas priekšsēdētājiem un aicina piedalīties. Kā tev liekas izdosies? Tātad mums treneri dara uzdevumu organizēt koncertu, kas mums ir jāuzorganizē 2 stundu laikā. Un 2 stundu laikā mums ir ne tikai jāuzorganizē koncerts, bet arī jāsorganizē, lai būtu dažādas iesaistītās puses šeit uz vietas, lai šis koncerts būtu ar vienu ar svarīgāku. Protams, arī mēdī. Telefona un saruna gāja ļoti pozitīvi. Viņš mūs apsveic ar šādu pasākumu Siguldā. Kā ir būt koordinācijas centram? Dienas centram. Es nezinu, es esmu gluži koordinācijas centrs, bet man liekas, tā koordinācija vairāk noteikti tā diezgan plaši. Bet pagaidām ir ok. Viss ir ok. Ar telefonu kaut kā. Jūs zināt, ko viņi organizē? Vai ko viņi dara? Bet kāda īsti nav reāli. No cikiem viņi jau tu dzīvojās? 8 rītā. Agrs rīts, vai iesiet uz koncertu arī? Mēs aizgājām nočukot telpu, kāda tur ir telpa. Satikām kundzi, kas tur ir vadītāji, kas izrādās ir pazīstama, kas ļoti pozitīvi. Dabujām kontaktus, kas ir tālāk mums uz kameru orķestru, varbūt uz kameru orķestru Siguldas vietēji varbūt dabūsim. Jā, paskatāmies, kāda mums resursi tur uz vietas pieejami. Kā cilvēki?
tie, kas uz vietas tur bija, ļoti atsaucīgi. Viņi tā kā, nu jā, priecīgi. Tev liekas, ka koncerts būs foršs? Man liekas, būs ideāls. Mums ir pagaidām viss tik nervāli superīgi. Es šobrīd gribu viņu ātrāk. Skaidrs. Jā, Paldies. Tagad? Kā ar cilvēku atsaucību? Principā ir labi. Šis ir paveikts aptuveni 15 minūšu laikā, un vēl ir 2 cilvēki, kas ir apņēmušies palīdzēt, un viņi nāks. Tā kā to mēs redzēsim. Kur kolēģis? Kolēģis aizgāja runāties ar maiznieces darbiniekiem par to, vai iespējams plāts maizdara. Bet ļoti atsaucīgi cilvēki. Kas ir sarunāts vai par ko prieks ir? Mums ir daudz pīparku, kas būs tūlītās safasēs, mums ir konfekti, šķīpši, cepļi, naudiņa, par ko mēs mēģināsim nopērkt galā. 13. Mums ir 13 lati. Wow! Mēs tikko ar Madaru izstaigājām cauri Siguldas centram, saaicinājām vecos ļaudis uz pasākumu, teiksim tā. Viņi cik cilvēki neviet, nekad cik daudz vēl zvanījis un prasījis savas māsītes un daudz izstādes pasākumu. Par ko mums ir īpaši liels prieks. Elvija komandēja tur, kas rūpēja našas, ļoti labi veids. Pasākums būs izdevies. Tā tie ir mēdīji. Tagad zvan tāds balss. Wow. Vienmēr ir labāk piezvanīt nekā nepiezvanīt. Bet laikam tā ir valsts skoļa. Vai strādā tikai vakaros. Kas nākamais? Nākamais ir bez tabū. Bet mēģinās dabūt akordeonu pasniedzēju, kurš nevar lakstīt. Par akordeonu. Nāc vietējie nemazā? Esam. Tikpat kā. Tā, jums, kas ir tie pa cilvēkiem? Kādas idejas ir, ko viņi te darās? Galīgi nav. Jā. Kaut kur gan jau piedalās. Tādā. Nezinu, izpriecājāt, man liekas. Meklē piedzīvojumus. Varam tā. Jūs laik kaut ko zvana, ne? Jā. Jā. Viņa kaut ko štuko. Uz tusiņu taisās. Tusiņu taisās. Esat dzirdējuši, būs koncerts šodien? Siguldā? Jā, dienas centrā. Neesam gan. Neesat gan dzirdējuši? Man ir kāds Zvanīja, labdien, jā. Labdien. Kas mēs esam? Hausken partneru uzņēmums. Mēs esam sabiedrisko attiecību aģentūra. Tas nekas, jūs nesat dzirdējuši, viss ir kārtībā. Šausmas, bet viss kārtībā. Viņai ir sava loma pasākumu vadītāji. Nē, es nevaru mēģināt to darīt, tāpēc, ka man pašai namā ir... Bet varbūt jums ir kāda ideja, kāds, kas varētu to uzņemties? No kultūras. Mums vajag runiņu. Kultūras darbinieki viņi tagad tur meklē. Okay. Ar tiem mēdījiem tagad vēlreiz man izstāstīja. Zani, ko tu darīsi? Es taisīšu plakātu. Mums tapsi, jo cilvēki, tā, mēs bijām dienas centrā, viņi bija samulsuši, jo viņi nezina, kas notiks. Un viņi nesaprot, jo nekur nav izlikt informāciju. Mēs taču gribam, lai viņi nāk. Tā kā... Jā, tagad, jā. Komanda, halo! Mēs jau pirms ar uzmanību nosaukumu. Kādu mēs liekam? Un mēs esam izlēmuši, tad, ja mēs gribam 2 dziesmas viņiem nodzirdāt kā mūsu vēl. Un tas būs mūsu apvienotais kurs. Un varbūt, ja jūs nesat gaidījuši klusu nakti svētku nakti, tad kaut ko varbūt piespēlēt, tas būtu lieliski. Jo mēs tā kā uz jūs bērniņi nāciet papasīs, varbūt kazāks vai ģitāru uztriekšņāt, jo tādā dzīvīgāk.
Kā jūs nokļuvāt? Kā nokļuvām? Jā, kā jūs? Mēs no biedrības pensionāli. Jā, jūs zinājāt, ka šodien būs koncerts. Jā, mums sarkanā krustā darbojas un pensionāru Es skatos, jums iedota dziesmu vārdi. Esat gatavs dziedāt? Jā, dziedāt ansamblē. Pārsteigums, vai ne? Kas te jums šodien? Protams, es jums pačukstēšu noslēpumu. Mums arī. Tad, lūk, savām plašajām sirdīm sapratām, ka 3 stundas labiem darbiem ir pietiekami. Tāpēc man ir prieks, ka jūs esat šeit. Mākslinieki mums ir braukuši pat no Rīgas. Tā kā aicināšu jūs baudīt, dzīvot mums līdzi, dziedāt līdzi tad, kad ir ko dziedāt. Un tālāk es savukārt nodošu vārdu Ingūnai. Ingūna droši vien daudz jo no jums zina. Ingūna saprot, ka ir vietējais kārtīgs Siguldas kultūras darbinieks. Un Ingūna mums pastāstīs, tad pieteiks tos, kas no mums ir ieradušies ciemā un kas jūs šodien priecēs. Kā nekā, brīnumi notiek, un brīnumi ir pats brīnišķīgākais, kas var būt. Tad, kad tu negaidi, un tev pēkšņi kaut kas notiek. Un šodien es domāju, ka jūs neviens neesat gaidījuši, ka jums būs tāds koncerts. Man ir prieks, ka šie mums ir sagatavojuši pārsteigumu koncertu, kas noteikti viņiem pašiem ir ļoti liels pārsteigums, kā viņiem šodien viss ir izdevies. Un man prieks, ka ir tādi cilvēki, kas ienes atkal kaut kādu rosību, kaut ko interesantu mums. Un es domāju, ka mēs visi kopā noteikti varēsim baudīt un skatīties to, ko viņi mums šodien ir sagatavojuši. Un ir viena latviešu tautas dziesma, kuru man pirmo reizi, kad kaut kas parādīja, teica, ka tā esot Ziemassvētku dziesma. Bet nekas par Ziemassvētkiem man tur nav teiks. Bet es paspēlēšu. Skalu putiet guli, laidiet Dievu istabā. Stāv pie viņas pie vārtiem, sasvidušu kumeli. Ir nama saimēnieks, kas sēž galda galiņā, kas sēž galda galiņā, baltā līnu krekliņā. Es domāju, ka daudzi viņiem tiešām var mēģināt dziedāt līdzi, jo es noteikti jaušu vārdus.
Atkal ir nakts aiz loga, vēra tumsa pienenes ceļ. Rasas princesītes nostās un ēnu prinči ir. Mēnesa baltām rokām, miglas palagus klāj. Klusi, klusi pāri kļavai, sapņu karaļa jāj. Nāc ar mani, princesīte, lielas tas pārdzeklis, ēnu prinči pilns kausus liels. Dziedi savu rasas dziesmu, dziedi savu sirdi man, lai tie tavi balti vārdi skan. Es aicinātu mūs visus vienoties divās jaukās dziesmās, Ziemassvētku, lai arī Ziemassvētki pagājuši, bet tomēr es domāju, šīs dziesmas mūs sildas sirdīs. Un es gribētu aicināt un iepazīstināt arī ar mums, kas tad mēs esam tā personīgā. Un tātad Māris, Elīna, Raimons, Magara, Līva, Zane, Ieva. Jā, Ievi, tas ir gulds. Dace, Sandra, Elīna un Liena. Un, nu jā, jums arī ir lapiņas izlīdz, bet es domāju, ka šis ir tās dziesmas, ko mēs visi zinām.